tā zināšana, kas ir dainās, mūsu ticība, mūsu daudzgadumos viņas viss glāb. Kādu laiku nav pišķitos tas svešvārds, kas tagad Rīgā visos tikai Rauties par Franciju, ja tur vairs ir izrakstīts. Nu kā, tad mēs ņemam pasas un braucam tās, uztaisam foršu imidžu un braucam, kā sakot, uz excellent happeningu, kā sakot, kopā ar menedžeriem. Nu jā, tā jau tikai runā, pakauts ir kā rādio runā. Vērtīgi. Nu taču vēl latviešu vārdā. Ja kādēļ, teiksim, mēs savā laikā par Kārklu vācieti, Krišāns Valdemars un Frits Brīvzemēks cīņā par šo Kārklu vācieti. Uz viņiem ļoti greizi skatījās. Krišāns Valdemars nevarēja dzīvot Latvijā. Viņi izriet no Latvijas sākā. Viņš nevar vēl te Maskavā dzīvo, nevar tāpēc viņš bija Maskavā dzīvo. Viņš nevar Latvijā dzīvo. Ausekli izriet no Latvijas sākā. Viņš nobēr, kā sakot, trūkumā Pēterburgā nomiet. Tā viņš nevar to panākt viši. Es domāju tā, ja cilvēki daudz maz domā tā, kā jūs runāt, jūs domājat. Ja kaut, teiksim, nu, katrs desmitēs no mūsu internetu šitā domā tā, ka jūs runāt un domājat. Tad viņi nebūtu, jo šie cilvēki, viņi bīstās no atklātības. Viņi šausmīgi bail no tādas atklātības. Viņi raudz. Tagad izteiktais izrakums pokaņos. Tas ir graudās lūdzēs. Lūdzu, Vīka kungs, tagad no kādu laiku nevajadzētu nekopajiem pokaņiem. To viss nav zinātniski noskaidrots. Es jau nav pietiekot noskaidrots. Nē, vēl mums šitas jāpapriet. Viņiem bail no tā, kas ir taisnība. Viņiem bija bail, ka Purzemēs turīkstīkās uz to, ka mēs esam sen civilizācijas tautu, ko rakstīja man mums, teiksim, citi tautu. Viņiem viņš slēgt mums, viņiem bail. Jo sabrūk visi zinātnieki koncepcija. Ko te zinātnieki apgalvo? Latvija bija Latvijas tumšākā vieta Eiropā, kur vēl 9. 10. gadsimta bija pirmatnējās kopienas. Bet piedodiet, vai cēteni šitos te grandiozos veidojums ir pirmatnējā kopiena izveidot? Nu, galvu padomājiet. 100 000 tonu pirmatnējā kopiena darīja. Viņš šīs grandiozās vietas, ko mēs šodien skatāmies, tur pārkalnē, iepriekšējās reizes skatījāmies. Nu, tā taču nav pirmatnējās kopienas vajadzīga. Bet tikai varbūt pie viena noteikuma, ka šeit ir nākuši, kas Latvijas ievērām vietas patiešām, kā rakstīja Brēmenes Ādam kronikā, kur braukuši no visas Eiropas. Nevis no Latvijas brauc uz Grieķiju, bet no Grieķijas brauc uz Latviju. Nu? Un tas mums ir jāapzinās, mums savs spēks jāapzinās. Padomu laikā par šitām vietām pat iepīksties nevarēja. Un tad vienīgais veids, kā teiksim, mums ir, ka mēs tad Ilūdzi Jansons paši izdodam savus grāmatus, vienīgais veids, kā to var publicēt. Jūs domājat, ka kādā dienā vai tā sauktā neatkarīga avīzē, ka mums tiem pretīgi? Tā mums runā. Mēs nesūdzos par Dievu, mēs par to visu smejamies vienkārši. Mēs smejamies par to, jo, diemžēl, Latvija šobrīd arī atrodas, ne jau latviešu rokās Latvija atrodas. Ne jau Latvijas ministru kabinets un parlamentu uz Saeimas deputāti pieņem atvainojot tos lēmumus, kas Latvijas izdarīja. Vai nu tie $400 miljoniem, ko izdeva pēc palīdzes kredītiem, vai Latvijā kaut kas ir uztaisies, nezinu, es visu Latviju krustam šērsam. Es zinu, Latvija ļoti labi, no Liepājas līdz Zilupē. Es neesmu nekur atrast, kur būtu kāda jauna rūpnieciņa uztaisīt. Kāda laba zemnieku pērnieku kārtot, laba saimniecība, ceļi salabot, kultūras nams uzcelt kāds teātris vai kāds cits salabots. Es nezinu, vai kas notiek, ja $400 miljoni uzvietos. Varbūt. Citu Latvijas nezinu. Jā, restorānu nenuztaisīt. Kaut kā aizgājuši. Kaut kāds, teiksim, privāta māja, kur baltētas sacīts. Un mūsu līdzšinajā darbība tam pateicoties, es domāju, ka tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kā mums izdevās nonākt līdz šodienas pasākumam. Tātad gadu atpakaļ, pēc pusgada eksistences, Smiltenes Latviešu biedrība rīkoja talku, tātad Sētenes Pilskalnā, un ļoti interesanta sakritība. Strādājot Pilskalnā, mēs ievērojam, ka Sētenes Pilskalnam tuvojas nepazīstama cilvēku grupa, kuras priekšgalā ir Ivars Vīks, Ilūdzi Jansons un vēl apmēram kā 20 pāri cilvēku.
Mums šī tikšanās nebija runāta, nebija plānota. Mēs iepriekš nebijām pazīstami. Šeit es gribu atsaukties uz to, ko teica Vīka kungs, kad acīm redzot ir dažādas sakarības dzīvē, notikumos, kas maina vienu vai otru virzību, ietekmē, un šis noteikti bija šis gadījums. Tā bija pirmā reize, kad mēs sastapāmies, un, ja tā tad nebūtu bijis Smiltenes Latviešu biedrības, nebūtu bijis šīs uzsāktās darbības Cērtnes Pilskalnā, tad acīm redzot šodienas pasākums mums šeit nenotiktu. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, ir tā, ka mūsu iecer varbūt ne gluži pašā biedrības dibināšanas sākumā, bet pakāpeniski veidojās ar tādu domu, ka mums ir jāaptver mūsu darbībā viss nacionālais, viss tas, kas saistās ar Smilteni, ar šo reģionu, visas senatnes vērtības, kultūras lietas, kas radušās un cilvēku radītas gadsimtu gaitā. Un šajā sakarībā arī mums radās doma par virzienu, kas aptvertu tautsdziedniecību, veselīgu dzīvesveidu, uzturu. Un es gribētu jums šodien tātad stādīt priekšā, šajā momentā izgājusi. Tātad šī virziena pārstāve Smiltenes Latviešu biedrībā Ilze Ciemiņa. Un pateicoties viņas aktivitātei un tam, ka mums bija iespēja tikties ar Ivaru Vīku un Ilzi Jansonu, otrajā reizē, tas bija šā gada augusta mēnesī, tad mums pēc šī pirmās tikšanās radās kopējs nodoms apmeklēt vairākas interesantas vietas Smiltenes pusē, konkrēti Launkalnē. Tad mēs vienojāmies, ka mums šī sadarbība ir vēlama, viņa ir jāturpina, un kad ir iespējams dažādas sadarbības formas ar jums godātiem klātesošiem Smiltenes Latviešu biedrību. Un pateicoties tieši Ilzes iniciatīvai, tapa šodienas pasākums. Un pirms šī pasākuma norises šodien man bija dažas dienas iespēja iepriekš zvanīt Ivaram Vīkam, jo mums šajā laikā, lai cik tas varbūt arī būtu paradoksāli, kopš augusta mēneša nākuši klāt diezgan daudz būtiskas informācijas par šo reģionu. Un to varbūt pat tā salīdzinoši nav vienkārši izskaidrot. Bet šī informācija mums nāk, un man šķiet, ka mums viņa ir tiešām, tā ir mūsu nozīme šeit un šajā vietā, ka mums šī informācija ir jāmāk uztvert, viņa ir jāfiksē, ar viņu ir jāstrādā, mums ir jātiekas ar cilvēkiem, kas šo lietu spēj izprast, kas šīs vērtības spēj apzināt. Un šajā situācijā, es domāju, šodien Ivaru Vīku un Ilzes Jansons klātbūtne ir ļoti būtiski. Un tas, ko mēs šodien uzzinājām, dienas laikā pabūdam divās vietās, Rantu pusē Irvīšu kalnā un Smiltenes pusē, tātad šeit virzienā Mēriem, Pārkalnu masīvā. Tās ir devušas, es domāju, mums visiem, kas šeit piedalījās, jaunu ierosmi, jaunas atziņas, un es domāju, ka šī lieta šeit ar to neapstāsies, un mums būs iespēja šo lietu virzīt tālāk. Es gribētu izteikt tiešām pateicību Vīka kungam, Jansons kundzei, arī diviem viņa kolēģiem. Es atradu par iespēju šodien atbraukt uz tikšanos ar Smiltenes Latviešu biedrību. Mēs ceram, ka mums šis pasākums, mums viņš bija iecerēts kā sadarbības uzsākums arī tieši šī virzienā par tautsdziedniecību, par uzturu, par dzīvesveidu.
un kad šī virziena darbībai šodien tiktu ielikt konstruktīvu pamatu tieši šādā sadarbības aspektā. Un es vēlētos, lai jūsu klātbūtne un saistība ar Smiltenes latviešu biedrību turpinātos, un lai šai sadarbībai būtu rezultāti. Tas varētu būt nozīmīgi ne tikai, es domāju, Smiltenes reģionam, bet arī plašāk, es domāju, tas arī būtu Latvijas mērogā, jo šīs vērtības, es arī piekrītu, kā Vīka kungs teica, Smiltenes pusē ļoti izteikts. Un šīs vērtības mēs tikko sākam apzināt, un neapšaubām viņas ir Latvijas mēroga cienīgas. Un par šo sadarbību es tiešām gribu izteikt vislabākos novēlējumus un ceru, ka tas piepildīsies. Laikam tā nebūtu nav nejauši, kad pirms 2,5 gadiem, varbūt tā, padīšanās Dobelē bija jau sen jau kādus 25 gadu laikam. Dobela tad stingri pārstīja. Atkal Dobela pēkšņi bija jauns uzbangojums un tieši tajā laikā, kad tas pokaņs sāk klāpties vaļā. Un arī Dobelē ļoti jauki cilvēki, apmēram var tikpat daudz, cik jūs. Apmēram tikpat daudz, par gaiši domājuši un kādreiz būtu vērts satikties. Un tagad, paldies jums, ka jūs šeit esat, ko esat šeit padarījuši. Tā līdz šim teica, ka Latvijas atzimšana laikam sāksies Dobelē. Es esmu priecīgs teikt, ka Latvijas atzimšana sāksies Dobelē un Smiltenē. Un tātad gribu tikai novēlēt jums tāpat turpināt. Konkrēti sadarbības formas mēs pārunāsim, mēs esam arī ārkārtīgi aizņemti cilvēki. Ārkārtīgi aizņemti, bet vienmēr pie vismazākās iespējas, centības atrast iespēju šeit atbraukt, parunāties. Vai tiks kāda lekcija ciklus par šo pareizo dzīvošanu, tad, ko Silva Jansonai jāsaka, ko viņi varētu, vai tiks pa Latvijas senvēstu, pa Daivu izpratni, par mūsu seno kultūru, par to, teiksim, cik maz ir vajadzīgi, lai cilvēks būtu vesels. Vilos Jansons puses tas ir tik vienkārši, gluži vienkārši drusku jāpamaina ēdienu karti. No manas puses tas ir gluži vienkārši, tad jāiet uz mežu ka vienot aplis jāpiestājās, jāpabūt, jāpadomā labas domas. Un nemaz daudz nav vajadzīgs, lai cilvēks varētu būt un eksistēt un būt, kā saka. Nemaz tik daudz nav vajadzīgs. Tā, kad sākums ir jauks un mēs visi cerams ar turpināšanu. Centram modelim ir skatīties. Provincijas varētu skatīties un braukt. Un tad paņemt to modeli sev, ja? Bet tagad es gluži otrādi skatos, laikam Rīgā nebūs tā centra, nebūs tā modeli. Es notiek mums patiesi kādiem es Smiltenē, vai kādā gaišā pusē, mēs varētu izveidot arī tādu modeli, Latvisko kultūras centru, un es domāju, ja jums ir tā latviešu biedrība, tas varētu patiešām būt arī šeit. Kur viss notiks pareizi tā, kā tam jābūt, tad, ja? Gan mācība, gan amatniecība, gan arī folkloris ievirzīt pareizās lietas, pie tādā padējošanā, padziedāšanā vien. Un veidot tādu Latvijas kultūras centru, pašiem savu, svešās telpās, citās telpās. Tās izdarāms lietas, es domāju, izdarāms lietas. Mēs jums novēlu kādu centru izveidot, kādu modeli, ko citu varētu būt. Es gribu uzdot jautājumus dažus. Es arī nāku no tādiem dziļiem nostūriem, kurus sauc par modulu. Kas tas ir latviski? Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Staņģīs. Otrs vārds. Ko tas nozīmē pendēt? Latviski vārdi. Un kas tas ir svētējis? Jā. No nē. Un Latvija.
Pēc 100 kilometru nav viena no otras šī vieta. Nu, nezinu. Mārketingu zinu. Ok. Zinu, laikam. Jā. Nu tā, kaut ko līdzīgi no visiem. Mēs strādājam Cētenes pilskalnā, jā. Kāpēc es vienu otru reizi tur negribētu iet, jā, un pats strādāt? Kāpēc es eju, nu, teiksim, palīdzi, jā. Ne tikai, lai tu strādātu fiziski kā cilvēks, jā, bet, lai aizsargātu līdz cilvēkus, jā, no tā nepatīkamā, kas ir bijis no tāliem gadsimtiem, jā. Sāksim ar to, kad man jau bija tādas, nu, informācija, ja, par Cētenes pilskalna varmācību iznīcināšanu, ja. To šī gada, kā teikt, vasarā izdevās apstiprināt, patiešām Cētenes pilskalns visneģēdīgākā kārtā ir gājis bojā, ja, un pie tam tur ir bijušas sievietes un bērni pārsvarā, ja. Pilskalns ir nodedzināts, pārsakot, nu, nav bijusi tik konkrētas informācijas, bet to arī varētu noskaidrot, kas tad īsti viņam ir uzbrukuši, ja. Nu, te tā doma izskanēja, ka tie pat varētu būt krievi, nevis vācieši, ja. Bet katrā ziņā tas fakts, ja, ka šis kalns ir, nu, šī pils ir gājusi bojā liesmās ar visiem tiem cilvēkiem, ja, kuri tur ir, kā teikt, nu, dzīvi sadeguši, ja. Tātad, saprotot, cik arī Vīka kungs zina, ja, šis kalns jau no tiem tāliem 12. tas 13. gadsimts, ja, nes, nu, kā teikt, negatīva informācija. Tāds cilvēku ciešanas nekur nav palikuši, viņas ir saglabājušās, ja. Un viņas, ja sāk šo, nu, darbu, ja, kādā brīdī, ja, kādā zīmīgā laika brīdī, kā piemēram tagad veļa laikā, ja, nu, klājās arī uz tiem, kas tagad darās, ja. Bet visvairāk man šokēja tas fakts, ja. Runājot par to, kādi nu, mēs esam it kā tur spējīgi, un mums ir tādi tur visādas vietas, ja. Kad mēs, zinot to, kad mēs daram arī, nu, labu, ja, kad vēl pat šī gadsimtā Cētenes pilskalnā ir, nu, varētu teikt mūsdienu valodā, melnais maks, ja latviski sakot burvis, ja, ir uzdarbojies viens nekrietnes burvis, ja, pirms otrā pasaules kara, ja, kas ir aizlicis ciet Cētenes pilskalna svētavotu. Tā, kad es to informāciju ņēmu un pārbaudīju, kas tur ir, kā tur īsti ir, ja, man, nu, vārdu sakot, emocijas bija stipri nepatīkamas. Man nācās pārdzīvot, ja, visas tās astrālās nekrietnības, kas tur ir saklātas virsū. Vārdu sakot, tā, tad vēl šī gadsimtā Cētenes pilskalnam ir apzināti likta virsū melna enerģija un negatīva informācija, kas ir konkrēti aizlikuši ciet svētavot, nu, avots ir apakšā, viņš rāda gaismu, bet es virsū, kā teikt, ir, nu, melna nelietība. To visu vajadzētu likvidēt. Tanī sakarā es arī piedalos pie, nu, kā teikt, pie šiem darbiem, jo pilnīgi man ir, nu, bijis tāds brīži, ja, es nezinu, kā to pārējie uztver, ja, kad es jūtu, ka par mani kaut kas nogrūst no tām lietām. Sevišķi ar Aldi runājot, es esmu stāstījis, va, tur ir tas, un tur nu nevajadzētu iet, ja, jo es zinu, kas, nu, kur tur ir apmēram. Un tādā gadījumā es cenšos, nu, ja man tas izbaudās, to enerģiju saķert uz sevi, kā man iznāca aizpagājušajā svētdienā, kad es vienkārši strādāju, ja, un es jūtu, ka, nu, man vienkārši dzen zemē iekšā uz kādu pusstundu, kamēr tas rimās, kamēr viss tas lauks nolīdzinājās, un es saņēmu uz sevi visu, kas, nu, ko mēs varēju tur. Tātad, vārdu sakot, tā doma, ja. Tas nav tikai, es domāju, ne tikai par Cētenes pilskalnu vien, bet vispār par šādām enerģētikas spēcīgām lietām, ja. Kad tie ilgie gadsimti ar mūsu, kā teikt, šausmu vēsturi, kas mums ir bijuši, ja. Tā ir ierakstījusi, nu, vienkārši daudz lielas ciešanas, ja, un tik nepatīkams pārdzīvojums, ja, kad pie šādām svētām vietām ejot, ja, nu, vajadzētu viņas iepriekš, vārdu sakot, iztīrīt vai kā citādāk, jo, ja viņas uzreiz sāk tā praktiski izmantot, ja kaut ko tur sāk darīt, ja, kad, nu, virspusē ir tas ļaunais, un tikai pamazām var nonākt pie tām darbības, kas tur te kā vēl bija, nu, pilnībā 13. gadsimtā. Es nezinu, tagad es gaidu, kāda būs